Mūsu vidū ir vairāk kā 10 000 bērnu ar īpašām vajadzībām, kuri, tāpat kā citi bērni visās Latvijas skolās, apgūst valodas, matemātiku, ģeografiju un citas zināšanas. Daļai no šiem skolniekiem tik svarīgā iespēja dzirdēt, ko stāsta skolotājs, diemžēl nav iespējama. Bērniem ar dzirdes traucējumiem ir grūti izmantojamas tradicionālās mācību grāmatas. Dzirdes traucējumu gadījumos mācīšanos var atvieglot dažādos vizuālos formātos veidot informāciju, surdo tulkošana un vieglās valodas materiāli. Bērniem ar daļējiem vai pilnīgiem redzes zudumiem nav pieejamas tradicionālās grāmatas. Redzes traucējumu gadījumos lasīšana, zinību gūšana iespējama ar dzirdi un ar tausti. Tādam nolūkam grāmatas saturs tiek pārveidots braila rakstā, audio formātā vai digitālā tekstā, ko iespējams saklausīt ar speciālās datorprogrammas palīdzību. Uz to ir ļoti uzmanīgi jāskatās. Ja tās nebūtu, tad uz ceļa būtu liela nekārtība. Bērniem ar kustību un garīgās attīstības traucējumiem ir grūti izmantojama tradicionālā mācību literatūra. Kustību traucējumu gadījumos mācīšanos var atvieglot dažādos audiovizuālos formātos veidot informāciju. Garīgās attīstības traucējumu gadījumos skolēniem nepieciešams mācību saturs, kas pārveidots vieglajā valodā. Diemžēl bērniem ar īpašajām vajadzībām skolās trūkst šādos speciālos formātos izveidoti mācību materiāli. Un šī projekta mērķis ir izveidot bērniem piemērotus, daudzveidīgus mācību materiālus, ievērojot universālā dizaina principus, kas būtu ērti lietojami un bez maksas pieejami internetā. Mēs aicinām jūs visus palīdzēt bērniem apgūt zināšanas tā, kā viņiem tas ir nepieciešams. Ik viens var palīdzēt ziedojot portālos pasakas.net un ziedot.lv, kā arī veikalu Rimi un Superneto ziedojumu kastītēs. Un jau nākamajā mācību gadā skolēniem būs pieejami vērtīgi materiāli jaunu zināšanu apguvēji.